Dārgie brāļi un māsas Kristū, svētceļojuma izskaņā, Aglonas svētceļojuma izskaņā mēs varam savienot šos rakstus tieši ar svētceļojumu. Kas ir cilvēks? Filozofs Gabriels Marcel pirms 70 gadiem uzrakstīja grāmatu Homo Viator. Cilvēks ceļo. Kristietība pārlasa, paņem to, pārlasa to Kristus skatījumā. Cilvēks ir svētceļnieks. Mums ir tā izvēle kļūt par ceļotāju un beidzot par klaidoni, ja mēs aizmirstam virzību, ja mēs aizmirstam mūsu aicinājumu, ja mēs netiekam stiprināti, ja mēs meklējam tikai spēku cilvēciskā barībā, tad arī mēs bieži vien nomaldamies. Bet lūk, mēs esam svētceļnieki, un paldies Dievam, kad esam svētceļnieki un neklaidoņi. Un mēs varam raudzīties, cik kungs ir labs. Viņš neatstāja cilvēku neziņā, bet viņš viņiem parādīja ceļu. Es esmu ceļš, bet ne tikai ceļš, saka Kristus, es esmu dzīvība. Tas, kas nav ar Kristu, tas mirst. Garīgi, fiziski. Kas ir ar Kristu, viņš atrod to iekšējo spēku. Viņš piedzīvo augšām celšanos. Caur sakramentiem. Būsim apzinīgi. Un jautāsim, bet kas es esmu Dievu priekšā? Raugies, cik labs ir kungs. Viņš mums parādīja ceļu. Parādīja ceļu cilvēcei. Bet ne tikai ideju līmenī, bet viņš pats ienāca šajā pasaulē. Un viņš mani uzrunāja. Ja mēs tad varam jautāt, raugies, cik labs ir kungs manā dzīvē. Katrs varam ieskatīties mūsu dzīvē un redzēt, ko Dievs ir izdarījis ar mums. Raugies un redzi, cik labs ir kungs tavā dzīvē. Bet raugies arī uz tavu dzīvi, kā saka apustulis Pāvils. Raugies, tu esi svētceļnieks. Skaties uz augšu. Nedzīvo kā pagāni. Kristietis ir zemes sāls. Jo 2. gadsimtā ir tāda skaista vēstule. Filozofs apraksta kristiešus. Viņi neatšķirās no pārējiem. Viņi ģērbjās kā citi, viņi ēd kā citi, bet viņi dzīvo citādāk. Viņi nenogalina bērnus, viņi mīl viens otru, viņi kalpo. Un viņš pat saka, es domāju, ka šī pasaule izdzīvo pateicoties kristiešiem. Šodien mēs neesam vairs vairākumā, mēs esam maza sauliņa. Arī kā tie 800 vai 1000 svētceļnieki, kas gāja ar kājām. Arī vai tie 20,000 cilvēki, kas bija atnākuši Aglonā. Tā ir maza sauliņa priekš Latvijas. Bet toties tā ir Latvijas sāls, kas atgādina katram, ka viņš ir svētceļnieks, ka mēs esam ceļā uz kaut ko. Un mēs esam ceļā kopā, ja mēs esam baznīcā. Neviens nav kristietis viens pats. Neviens ar neizglābjās viens pats. Kopā ar otru. Tāpēc mēs arī svētdienā nākam kopā. No mūsu vientulības, no mūsu individualisma izejam ārā un satiekam kopieni. Satiekam Kristu, baznīcu. Pārdomāsim par to. Raugies, cik kungs ir labs. Viņš man šodien pievilka. Es atnācu. Kā lasam šajā sakam grāmatā, sakam vārdu grāmatā, mēs lasām tieši to. Nāciet un ēdiet manu maizi un dzeriet vīnu, ko es jums sajaucu. Nāciet. Un baznīca turpina, kā
Jānis Kristītājs saukt tuksnesī šodien. Bet tā balss atskan. Un kristietība nepazudīs, kristieši nepazudīs. Arī Latvijā mēs būsim Latvijas sāls. Nē, kristietība nav pagājusi. Baznīca skatās tālāk, jo Kristus ir miris un augšām cēlies, un viņš ir uzvarējis. Un tad, kad mums iestājās izmisums, kāpēc mēs esam tik maza sauja, tad mums jāskatās uz Izraēla tautas vēsturi, jāskatās uz pirmās kristietības, jāskatās uz pārvērtību, ko kristieši ieveda visā sabiedrībā ar pacietību. Tāpēc, ka viņiem bija dzīvība. Kristus mums dod šo dzīvību. Tad jūs teiksiet, bet tas viss tikai ir simboliski. Tas ir viss analoģiski jālasa. Bet nē, tā ir viņa miesa. Par to liecina, kā vajag saprast šo svētos rakstus pirmie baznīcas tēvi. Tā ir atbilde. Mēs nevaram lasīt svētos rakstus bez baznīcas tēviem, kas atbild un mums palīdz interpretēt, kā pieņemt to, kā saprast. Nevienam baznīcas tēvam 1., 2., 3. gadsimtā nebija šaubas, ka Kristus runāja par Eiharistiju un ka tā bija patiesa barība. Tā bija patiesa barība. Eiharistija. Šis lielais noslēpums, ko mēs nevaram aptvērt. Viņš ir tik liels, ka mēs īstenībā pat nepateicamies kungam. Mēs varam mirt badā, bet, ja mums pietrūkt Euharistija, mums pietrūkst viss. Sibīrijā bīskaps Loskāns ar pāriem izsūtītiem cīnījās, lai kaut kā slepeni katru dienu varētu noturēt svēto misi. Un uzzinājis, kādi ir tie kristieši, kas ir Solovkos, iznesa komuniju cietumniekiem. Vai mums ir šī mīlestība pret svēto sakramentu? Ir tas skaistais stāsts par karavīru, par jaunu puisi, kurš karavīru priekšā, romiešu karavīru priekšā, kas nāca ieņemt baznīcu un izlaupīt visu baznīcu, paņem svēto sakramentu, kas stāvēja nolikts tabernakulā. Paņem un aizbēga, lai tu izglābtu. Tarcīcius. Tas stāsts ir reāls, vēsturisks. Kāpēc šī mīlestība? To mēs varētu jautāt. Kāpēc baznīcās, katoļu baznīcās ieejot, jums ir šeit šis tabernakuls? Kāpēc? Tāpēc, ka pirmie kristieši saprata, kā sinagogas svētā šķirsta vietā nav tikai likums, bet ir Dieva vārds, kas ir viņš, Jēzus. Un tā rodās šī tradīcija, gaismiņa, tabernakuls. Kad jūs ieiet sinagogā, jūs atrodiet to pašu struktūru. Kristieši to paņem, bet viņiem centrā ir Kristus. Viņš ir likums, viņš ir dzīvība. Un tāpēc ieklausīsimies Pāvila vārdos, kas mums saka, raugies tātad uz tavu dzīvi, ja tu esi svētceļnieks. Raugieties vērīgi uz to, kā jūs dzīvojat. Mēs nevaram saņemt Kristu un nekļūt par Kristus miesu, par šo barību. Viņš mūs pārveido. Mēs kļūstam par Kristus nesējiem, par Kristus tabernākulu. Raugieties vērīgi uz to, kā jūs dzīvojat, nevis kā nepraši, bet gan kā gudrie. Kristietim tiek dota gudrība, iekšējā gudrība. Viņš pārlasa notikumus, viņš pārlasa visu cilvēka realitāti, viņš to nenoliedz, bet viņš to pārlasa. Izejot no Kristus gaismas, no atklāsmes, un dod dziļāku skatījumu, un dod ar atbildes, ko šī pasaules gudrība nevar atrast. Bieži vien mēs aizmirstam šo dievišķo gudrību un sākam no apakšas un paliekam mūsu novērtējumiem, interpretācijā, paliekam tikai horizontālā līmenī.
Un tad mēs esam tikai homo viator. Un tad mēs ātri vien kļūstam par klaidoņiem un pazūdam. Apsēžamies, sākam griezties 40 gadus tuksnesī. Tāpēc, kad īstenībā mēs griežamies ap mūsu pašu ego, ap mūsu pašu es. Un tajā brīdī mums jāskatās, kas notikās tuksnesī, kad Mūzus nonāk no kalna un parāda, kas ir Dievs. Elgdievības priekšā tiek iznīcināts šis elks un Dievs, Kristus, jaunā derībā, ir tas, kas mums palīdz iznīcināt mūsu elkus un nepazust un ienākt svētajā zemē. Tas nozīmē pie Kristus un sasniegt gala mērķi. Šodien raudzīsimies vērīgi, kā mēs dzīvojam, un izmantosim laiku. Izmantojiet laiku, jo dienas ir ļaunas, tāpēc nekļūstiet neprātīgi. Katreiz, kad mums uznāk kārdinājums apsēsties vai riņķot ap mūsu pašu es, tad atcerēsimies. Tad, kad mēs mēģinām remdēt mūsu ilgas kaut kādos neceļos, caur neceļiem, virspusēji, tad atcerēsimies, kad īstenībā dzīve ir ļoti īsa, kad mēs nezinām, kad būs mūsu stunda, kad mums tik un tā būs jātiekās ar kungu, un centīsimies izprast, kāda ir Dieva griba. Kāda ir Dieva griba man personīgi, manā dzīvē? Ko Dievs grib no manis? Viņa mīlestība ir bezgalīga, un es esmu tik trausls, tik maziņš. Bet viņš man nepametīs. Viņš ir labais gans, kas nāk pie manis un kas man pievelk. Kur arī es būtu? Baznīcā, ārpus baznīcas, cita reliģija cilvēks, mēs visi tiekam pievilkti. Kristus ir augšām cēlies, un viņš ir teicis, kad es būšu cēlies, pacelts, tad es pievilkšu pasauli. Un tā Dievs pievelk ar svēto garu, un tā nav robežas. Svētais gars ir pāri visām redzamām robežām. Viņš pievelk katru no mums arī šodien. Un tieši tāpēc nekļūsim neprātīgi, bet dzīvosim citādāk. Būsim pateicīgi Dievam, ka mēs varam dzīvot citādāk. Un neapstāsimies pie mūsu vājībām, pie mūsu pagātnes. Nedzīvosim sarūktināti, bet priekā. Jo Kristus vēlās, lai mēs būtu laimīgi. Un Kristus ir mūsu laime, jo viņš ir mūsu dzīvība. Viņš ir dzīvs. Un es gribu būt dzīvs. Tāpēc šodien esmu atnācis baznīcā. Es saņemšu Dievu maizi, svēto maizi, es saņemšu viņu Kristu. Garīgi vai arī fiziski. Ir daži, kas nevar saņemt Kristu, Kristus miesu, dažādi iemesli dēļ. Tad viņi to saņem garīgi, to sauc par garīgo komuniju. Svētajam garam ir viss iespējams. Vajag vēlēties. Tā ir vēlēties saņemt Kristus miesu. Un tu jau to saņemsi garīgi. Bet ja tev ir iespējams saņemt miesiski, sakramentālā veidā, tad nāc, sagatavo tavu sirdi, attīri to un pieņem Kristu sakramentālā veidā. Un tava dzīve izmainīsies. Tev būs spēks iet tālāk. Tu nenogursi, kā tie svētceļnieki, kas piedzīvoja, kā svētceļojums orientē viņus šajās nedēļās, kas bija, daži gāja pa 300-400 kilometrus, un viņi visi liecināja, kā Kristus viņus ir pārveidojis. Viņi izprata, kad ir otrs cilvēks blakus, un izjuta šo kopību, komuniju, baznīcu. Jā, dargie brāļi un māsas Kristu, šajā svētdienā pateiksimies kungam, kad esam atnākuši šeit un iziesim pasaulē ne kā citi, bet kā kristieši. Neskatīsimies uz otru cilvēku kļūdām, bet skatīsimies uz Kristu.
Tad mēs nebūsim sarūktināti, tad mēs būsim cerības pilni, tad mēs iedrošināsim citus cilvēkus, tad mēs paši augsim svētumā un pateiksimies kungam. Mēs kļūsim par eiharistisku cilvēku. Pateicībā, mīlestībā, ar mīlestību pārņemti, ar agapisku mīlestību pārņemtu, ar mīlestību, kas domā vispirms kā kalpot, kad atdot sevi otram. Amen.